Ekonomiskas sistēmas. Ar ekonomiskas sistēmu saprot pieeju, kādu sabiedrība jeb valsts lieto, lai ierobežotu resursu apstākļus sasniegtu savus ekonomiskas mērķus. Izšķir tradicionālo ekonomiku, brīvo tirgus ekonomiku, komandu ekonomiku un jauktu ekonomiku. Tradicionāla ekonomika. Saimniecība tiek organizēta balsoties uz tradīcijām. Galvenais sevi apgādāt ar visu nepieciešamo. Brīva tirgus ekonomika pamatā ir tirgus, privātīpašums, cenu sistēma, konkurence. Viss ir pērkams un pārdodams, visam ir sava cena. Ko ražot? To, ko grib patērētāji, to, kas uzņēmējiem nodrošina peļņu. Kā ražot? Ar viszemākajām izmaksām, maksimāla peļņu, visefektīvāk. Kam ražot? Preces patērēs tās, kurš par tām spēs samaksāt. Komanda ekonomika. Ražošanas faktori pieder valstī, zeme un kapitāls kolektīvajā īpašumā. Plānošanas iestādes valsts nosaka, ko ražot, kā ražot un kas patērēs. Valsts bieži nosaka preču cenas, darba algu. Jaukta ekonomika. Brīvais tirgus plus valsts, lai nodrošinātu sociālo taisnīgumu. Brīvā tirgus iezīmēs. Privātīpašums, cenu sistēma, konkurence, brīvība, personiskā ieinteresētība. Valsts izstrādā ekonomiskā likumdošanu, veicina konkurence, taisnīgāk pārdaļa ienākumus, stabilizē ekonomiku.